Ibizas sala. Super populārs turistu galamērķis ar jaudīgām ballītēm un neaizmirstamām izpriecām. Tas viss, protams, vasarā. Ziemā, kad turistu masas ir projām, bet klimats joprojām ir ļoti patīkams, šeit ir ideāla vieta, lai notestētu jaunu auto. Un mēs esam atbraukuši, lai pārbaudītu jauno Toyota CHR. Lai gan jaunais CHR ražots uz iepriekšējā 2016. gada modeļa bāzes, tas izskatās pēc pilnīgi jauna modeļa. Tam ir izmainīts dizains, aprīkojums. To pirmo reizi varēs nopirkt ne tikai kā pašuzlādes, bet arī kā lādējumu hibrīdu. To pat ražos citur, nevis Japānā, bet gan Turcijā, tātad tuvāk lielākajiem tirgiem. Kas attiecās uz otrās paaudzes Toyota CHR vizuālo un tehnisko pildījumu, tad šeit mainījies ir pilnīgi viss. Tas ietver sevī ne tikai uzlabotu platformu, bet arī 5. jaunākās paaudzes hibrīda sistēmu un, protams, arī aprīkojumu, kas ietver sevī arī daudzus pasīvās un aktīvās drošības elementus. Loģiski arī cena ir augusi. Tieši tamdēļ jaunākās paaudzes 1,8 litru hibrīda sistēma, kas tagad jau attīstīs 140 zirgspēkus, maksās sākot no 32 900 eiro. Un kā mums pastāstīja reģionālais importētājs, tad tieši šī versija būs arī vispopulārākā un pieprasītākā Baltijā. Visbeidzot, kas attiecās uz gaidīto plug-in versiju, tad tā pie mums nonāks tikai nākamā gada maijā. CHR būs 4 aprīkojuma pakāpes no Active līdz pat GR Sport, bet šī ir 5. jeb Premiere Edition. Toyota CHR ir īsts veiksmes stāsts, un visticamāk arī otrās paaudzes modelis tāds būs. Un starp citu šeit Spānijā CHR ir lielākais noieta tirgus Eiropā. Kā paši spāņi stāsta, šis būs nākamais bestsellers. Iespējams, varbūt ne šajā jaunajā virsbūves krāsojumā, kur lieliski apvienota dzeltenā un melnā krāsa, jo tas spāņiem spilgti atgādinot Barcelonas taksometru. Savukārt citvieta Eiropā, tostarp arī Latvijā, šis krāsojums gan varētu iepatikties. Piektās paaudzes hibrīda sistēma, kas tagad ir arī jaunā Toyota CHR rīcībā, noteikti ir viens no šī automobīļa stūrakmeņiem. Vispirms tas attiecās uz tādu azartisku atsaucību uz akceleratoru pedāļu. Un arī pēcāk pati akcelerācija ir tāda dinamiska un noteikti piestāv tādam modernam, mūsdienīgam crossover tēlam. Un tas ir saistoši ne tikai 1,8 litru hibrīda versijai, kas tagad no 122 zirgspēkiem ir izaugusi līdz 140 zirgspēku jaudai, bet arī 2 litru hibrīda versijai. Un gala beigās arī patēriņš mums ir ļoti, ļoti pieticīgs. Tagad mēs braucam ar 2 litru hibrīda versiju, un borta dators mums vēsta, ka mēs patērējam tikai 5,3 litrus degvielas. Lai gan šajā crossover klasē pilnpiedziņa ir retums, Toyota piedāvās elektrisku visu riteņu piedziņu arī modernizētajā CHR. Ja runā par tehnisko pusi, tad man šķiet būtiski, ka šis jaunais elektriskais motors ir krietni jaudīgāks. Es domāju, ka pirms tam tā bija kā tāda vārga palīgierīce, tā pilnpiedziņa. Bet tagad viņš būs krietni jaudīgāks, un es domāju, būs patiesībā ļoti interesanti redzēt, kā tā mašīna uzvedās uz mūsu apstākļos, uz kaut kur uz grāns vai kad būs sniegs un ledus. Līdztekus ārējiem dizainam Toyota piestrādājas pie centrālā ekrāna un atpakaļskata kameras izšķirtspējas. Un vēl, kas attiecās uz kokpitu, kas ir piedzīvojis tādu vispārējo digitalizāciju, Toyota joprojām ir uzticīga daudzām fiziskām pogām, ko mēs redzam gan uz stūres, gan viduskonsolē. Bagāžnieks ir lielāks nekā sola kupēveidīgais dizains. Bet kas tad notiek aizmugurē, kur pirmajā CHR pasažieriem bija visai klaustrofobiska sajūta? Nu tad beidzot, es kā sacīt esmu apsēdies pats aiz sevis, un man ar 1,90 m augumu pietiek vietas gan kājām, gan galvai.
Bet pats galvenais jauninājums salīdzinājumā ar pirmās paaudzes modeli, kad ir būtiski palielinājies sānu durvju stiklojuma laukums. Papildus plašuma sajūtu piedod arī stikla panorāmas jumts. Tā kā kopumā atrasties šeit būs daudz komfortablāk nekā tas bija pirmās paaudzes modelī. Tad, kad iznāca pirmās paaudzes automobīls, es sapratu ražotāju ieceri, bet pats automobīls, tas izpildījums man nešķita tik veiksmīgs. Man patīk pārkārtojuma dizainā. Man šķiet, ka tas iepriekšējais automobīls, kā es viņu pats iekšēji sauc par betmobīlu, bija tāds mazliet sadomāts un tāds ar tādām sarežģītām detaļām un tā. Man šķiet, ka jaunais ir harmoniskāks un modernāks un daudzējādi veiksmīgāks. Līdzi dizaina progresām pieaudzis arī Toyota CHR disku izmērs. Mazākais ir 17 colas, lielākais jau visas 20. Man personīgi ļoti patīk, ka arī jaunākās paaudzes Toyota CHR ir saglabājis savu avangardisko stilu. Savukārt praktiskumu un vairāk ģimeniskumu atstājot nākamajam modelim, proti Toyota Corolla Cross hibrīdam.